Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man grauž sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava vienā dēla, Jēzus Kristus, man pestītāji, rūko ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu šī jūsu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdam jā. Jā. Tas kungs vai dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus nožēlojat, ticībā iepriecināties ar mūsu kunga pestītāju Jēzus Kristus nopelnu. No saviem grēkiem gribat atstāties un Dievu svētam prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, jums pasludīt Dieva žēlastību un apliecina pēc mūsu kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Amen.
Uzklausīsim Dieva vārdu, kurš ir ierakstīts pravieša Jesajas grāmatas 55. nodaļā. Ak, tik stiprams slāps, nāciet pie ūdens, kā mūsu sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nepērk, par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdod savas pūles par to, kas nedod sāpes? Klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni, līksmosiet trepnumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis, klausieties un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību. Dāvida dotajai žēlastībai var uzticēt. Redzi, es viņu dodu par liecinieku tautām, par vadoni un pavēlnieku tautām. Redzi, tu sauksi tautas, ko nepazīsti, un tautas, kas nepazīst tevi, skries pie tevis, jo tavs Dievs ir kungs un Izraēlas svētnieks. Viņš cels tevi godā. Meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Lai ļaundaris pamet savas gaitas un nekrietnais savus nodomus, lai atgriežas pie kunga, kad viņš apžēlos to. Nāciet pie mūsu Dieva, viņa piedošana ir plaša. Klausāmies Dieva vārdu no apostoļa Jāņa 1. vēstules 3. nodaļas. Nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienāca savu dzīvību atdot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, tā lai viņā paliek Dieva mīlestība. Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēļu, bet ar darbiem un patiesību. Tā kunga vārds par patiesību. Žēlastības un miers no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstījis Svētais Lūks 14. Jēzus iesāka viņam stāstīt. Tāds cilvēks rīkoja lielu mīlestību un daudzus tos aicināja. Ar mīlestību laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātiem sacīt: nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi tā viens sāk aizbildināties. Vienmēr viņam sacīja: es esmu nopircis lauku un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos.
Un cits sacīja: esmu nopircis 5 pārus vēšu un eju pārvaldīt. Lūdzu, ieņem man aizbildināšanas. Vēl cits sacīja: es Dievu esmu apņēmis un tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies to paziņoja savam kungam. Tad nāk saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam: izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās un ved šurp nabagus, tīklus, ākrus, kropus. Kalps teica: kungs ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir viens. Tad kungs sacīja kalpam: dodies pa ceļiem un sētām un iespiedināt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestību nebaudīs. Tā nāc, Jēzus sveitī savu vārdu, lai mums tur tam svētā vārdu liecinieki šodien un mūžīgi. Apsveicīsimies. Jums vajag daudz pacietības šodien, lai izturētu tādu lielprieku, tādu lielu pārsteigumu, ka droši vien visi kopā saņemtie vārdi, kas šodien sacīti, ne tu nespēji. Saņem kopā to lielo vērtību, kas tas patiesībā ir. Šajā laikmatā mūsu dienās, kā jau tika sacīts kaut kur, mūsu mīļās Latvijas nekurienē, Dievnams burtiski piedzimst no jauna. Pirmkārt, tas ir pārsteigums visiem tiem, kas to iesāka un līdz galam noveda, jo es pieļauju, ka nevienam no viņiem kādā brīdī, kad rokas nolaidās, tad kāds spēks jau teju sāk sīt. Ir lietas, kuras Dievam uzticētas, arī paši cilvēki līdz galam veiktas un izdarītas, ir kā pārsteigums. Nu, kā man šķiet vismaz tai Kaldapuļas draudzītei, kura jau tikko mūsu valsts, mūsu tauta bija piedzīvojusi savu neatkarības atjaunošanu, ja var savu brīvības elpu. Taču tādīpat laikā tas izjūtas droši vien vidējādas. No vienas puses gribētos, no otras puses mums pietrūkst visi resursi, lai to varētu realizēt. Bet tāpat ceļam ir ārkārtīgi svarīgi, ka tajā visādā ziņā pagurumā, gan garīgi, gan emocionāli paguruma brīdī, atrodas par kādam cilvēkam, kurš tomēr ir kā tāds valsts, kā tāds saturs kādam laika posmam, lai tomēr beigās varētu piepildīties šī diena. Un es mazliet, kā jau tas ir, no savas pieredzes gribu atzīmēt tādus cilvēkus personiski. No manas pieredzes šeit, Kaldapuļā un tuvākajā apkārtnē. Pirmkārt, es gribu sacīt, ir viens fundamentāls cilvēks, bez kura, visticamāk, nebūtu tādas gaismas un cerības starīņiem līdz šeit dienai. Un tā ir kundze, kur atbraukus pie mums šobrīd no Lielas Tālienes. Anita un viņas divas. Mīļie, jūs divi tur aizjūtā tālumā. Ar sapnēm šeit, Latvijā, kurš jūs neatvēlēt.
Es nezinu, kā jūs piedzīvojāt tos 90. un tos nedaudz vēlāk, kad likās, ka jūsu mīļā tēvs ar jūs ir pievīlusi, ir visu draudzi. Iespējams, ka. Bet, ziniet, mēs tādi bijām. Mēs tādi bijām, tādi, kad atguvām savu brīvību ne tik braši kā šodien. Nē, draugi. Mums bija liels cerības, taču savās sirdīs mēs bijām spiesti vēl labāk. Bet jūs bijāt tie, kas šai mazajai, niecīgajai, galvenās draudzītei devāt savu. Bet man, un es domāju, draudzē, tas ir svarīgi. Vēl viens cilvēks, kurš palicis atmiņā, Arvīts Guļāts, draudzes priekšnieks, kurš, manuprāt, īsti nemaz nezināja, ko ir uzņēmies, jo bija uzņēmies pāris saviem spēkiem, pāris savai saprašanai, strāvuši brīdis laiks, un tomēr, Arvīts neprastams un nezinādams savu soli spēles priekšu. Un tad, protams, nāk Elde. Elde Puškāne līdz pat šai dienai ar savu uzticamību, kas ir pārsteidzoši kopā ar viņu ģimeni. Dievnams, kuram īsti nebija vēl paredzama atjaunošana, tomēr iedod sev drošu jumtu. Un tā viņš ir nosakāts. Jā, tas laikam bija 2004. gads, kad šajā dievnamā dievkalpojumu vadīja bīskaps Jānis. Vēl saglabājušās liecības par to. Un tad vēl viens sevišķs un īpašs pieskāriens dievnamam 2016. gads, kad dievnams bija celtuvā pirms pāris gadiem to atstājušā krustu vietā jaunu krustu. Un te jau sakās vēl viens vārds. Jā, šovakar daudzāk iesaukt iedrāpēc. Tas ir pārsteigums, kā Dievs darbojas, kā viņš strādā, kā viņš lieto cilvēku talonus. Un es no savas puses gribētu sacīt, tu uz Kalvara apnācīji nevis tās skoliņas dēļ, un nevis ūdens zīmes dēļ, bet ūdens zīmes, un tu patiesībā brīnišķīgi ievērt. Un tad, protams, mēs nekādu neiztiekam bez apbrīnojumā, nepārspējumā Arvīta vērtas. Viņš burtiski ielauzās šajā telpā. Es teicu, Arvīta, nevajag, šeit nevienam nav, te nav draudzes. Te nebūs kas darbojas kopā ar tevi. Un tas būs tik ļoti neiespējami. Tā kādreiz draudzē vidās 90. gadus. Viņš pārbrauc pāri visai manai negribēšanai, visam manam mūzikumam. Un mēs piedzīvojam šodien. Es nezinu, kas tas ir. Mēs izceļam cilvēkus un sakām, redzīt, tas ir stiprais cilvēks, tas ir apņēmīgais, tas ir tas, kurš noved lietas līdz galam. Spēcīgas personības. Bet, ziniet, tās spēcīgās personības, tās taču ir tādēļ, lai tauta kopumā neiekristu, nepazustu mazdošībā un nevainībā. Tādēļ viņas ir. Un tādēļ Dievs pārsteigā mūsu mīļo zemīti tieši tā.
šur un tur pa kādam izceltos. Tieši šī iemesla dēļ, ka viņš taču acīm redzami gribēja, lai mēs esam. Un šīs piemērs ir tā zīme, ka viņš to grib vēl joprojām. Tas ir pilnīgi skaidrs šodien. Tas nav tik skaidrs tur tajos 90. un vēlāk Maķedīnā. Bet šodien tas ir pavisam skaidrs. Jo redz, tie Dievu darbi neizdarāmiem, tie ir tieši tādi, ka viņi nav cilvēki. Un kur ir tas cilvēks, kurš Dievam atsaucas? Tie, kas Maķedīnā zinām veco derību, mēs redzam tur tos pīlārus, kas tur salikti, un viņu vārdi būs ievērojami, kamēr vien cilvēks pastāvēs. Kaut kur kādā brīdī viņš runāja uz nākamo. Un tā uz šiem balstītams Dievs varēja savākt šo pasauli. Kur tā arī vienmēr ir gatavi izsūkt pa vīlēm, jo tur mēdz pacelties arī tādi, kurus Dievs īsti nav gribējis, lai tie izpaučos par vārdu, lai cilvēcēji kaunā. Un tomēr varbūt, ka tā ir tā sacensība, ko viņš atļauj būt arī tādiem. Lai šie, kas Dievu izredzētie, nepadotos un paceltos tomēr pāri visai tumsai, visam ļaunumam, visai tai nepatīk. Un redzi, Svētdienas evaņģēlijs, kur lasījām šodien, tā Dieva iebilda, ka neviens no aicinātiem vīriem manu mīlestību nebaudīs. Tā ir tieši šī iemesla dēļ, ka tie, kurus viņš ir izraudzījis, šiem lielajiem notikumiem, darbiem, lielajiem pagriezieniem, tie kaut kādā mērā ir iedomājušies nepēc Dievu izredzētības. Bet tad, kad cilvēks atbild Dievam, līdzīgi kā jaunā, pie kuras reizi Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu, te esmu tava kalpojuma, lai notiek kā to grib. Tad arī tas notiek. Un tā ir šis dievnams. Un šis dievnams ir viens no sēkotņiem šeit, Sēlijas dzimumā. Mūsu tautas, mūsu zemes sēkotņiem. Šobrīd, šodien, šovakar, uz priekšu, viņam jābūt tāda redzama. Lai tā vienīgā pasaule, kur atkal kaut kur rosās un grib kaut kādā veidā jaukt to Dievu iecerēto. Jo tie ir saka. Un šeit nav nekādā. Un to nevarēs tā vienkārši kā. Jo viņai izskatās ir daudz vairāk spēka nekā izskatās. Un tas šādos brīžos arī apliecinās. Redzi, tauta arī par sevi. Šodien un turpmāk drīkst domāt tieši tā. Tev ir daudz vairāk jaunas nekā tu dzirdi, nekā tu redzi, nekā tu kādreiz piedzīvo, nekā tu kādreiz domā, nekā tev kāds cits saka priekšā. Daudz vairāk. Jo tev ir būt apakš Dieva žēlastības. Un vēl mazliet. Kādreiz sēdēju pie televizora un skatījos kādu filmu. Dokumentāls stāsts par kādu Ziemeļāfrikas valstiņu, kurā kādās milšu kalnu grādā dzīvo
izkaļ balss. Un viņš to dara jau 30 gadu. Un kad viņi jautā, kādēļ tu to dari, un kam tas viss? Viņš atbild, es nezinu, Dievs to zina. Šobrīd es nezinu, vai tā sauc kā redzi šo doktorātu vai ne. Bet ir redzi tādi cilvēki, kurus laikam Dievs sūta notikumiem pa priekšu. Un viņš jau bija spēlēts kāds 3 augs un tādā mazā malā kāds 50 cilvēku pārkārties. Ja kas? Redzi? Kāda mums Dievam sēdīja kādā, kurā pārkārties? Vienalga, kas ir dzīves pārsteigums, vienalga, kas ir dzīves nespēks, vienalga, katastrofa vai kas tam līdzīgs. Vienmēr, kur svētīts nams Dievam, ir jābūt patvērtam. Tāpēc vēl šī nama durvis vienmēr ir atvērtas. Un lai šeit ir spektums, lai šeit ir apstāšanās, dziedināšanai. Un, mīļie draugi, lai mūsu sirds vaļā un arī mūsu nama durvis ir vaļā iet. Kam vēl jācer? Dievs vēl joprojām ir ar mums. Viņam vienlaicīgi un slavu, pateicīgi no mūžības. Apliecināsim savu dzīvi. Visu pasauli. Dievu vienpiedzimušo mūsu. Kas ieņems no svētākā, piedzīvis no jaunās navīs. Iepūst ar policiju pilāru. Krustās nomirst, nokāpst zelē. Ar šiem nomošanu cēlies uzkāpst debesīs. Cēlies pie Dieva visu valdītāju, Tēva labās, no kurienes viņš nāks iestādes dzīvos uz Jumkas. Es ticīju svētā kārtā, vienu svētā visu baznīcu, svētos atbraucamās, grēku piedošanu, miesu celšanās celšanās, mūžīgo dzīvošanu. Līdz ar šī jākalpojuma notikumu mēs visi kopā būsim šo dievnamu atkal no jauna iesvētījuši. Dievnam negods no viena prom, tas ir dēsts. Un šis nams atkal dievgodam. Un visiem tiem par svētību, kas šeit savus vietni ir atnesa, arī kādā citā veidā. Ar mūziku, dziesmām, ar savu mākslu, ar savu līdzvērģu tam svētumam, kurš vienīgais šo pasauli vēl mums turēt saņēmis. Un Dievnieks, kas augstāks un cilvēku prāta saprašana, svētīgs sargās jūsu sirds, veselu Jēzu, Kristu Jēzu, mūžīgai dzīvībai. Amen.
Mūsu kungs Jēzus Kristus pievērdīgi kā nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza, deva tos viņu mācekļiem sacīdams. Ņemiet mēģi, tā ir man miesa, kas to jums dotu, to dariet man vienmēr. Tāpat viņš ar ņēmu bija pēc vakarēdienu, pateicās un deva to tiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet visu vārdā. Šīs pikķeris tik jaunā darība manās asinīs, kā jums un pārdaudzīt to līdz grēku piedošanu. To dariet, cik kā ko dzerat, man vienmēr. Jēzus vārdā sevi. Mūsu Tēvs, kas esi svētīts tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai tiek attiecīgs, kā arī debesīs. Mūsu ikdienas maizi, ko dod šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam parādītājiem, un neievīd mūsu pārstāvšanās, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev ir valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Palūkniecības noslēpums. Citādi no šīs maiņas ēd un no šī rītiem dzer, jūs pasludinātā kungināt tiekam smišanā. Tā kungi mīlis ar jums visiem. Sveicināsim cits par mieru sveicienu. Un svētīgs cilvēks, ko kungs aicina pie savu galvu, nāciet un baudiet, cik viņš labs, jālas un sataisīts.
Attīcinām kungam iekšļos, kā mīlā. Tas kungs tevi svētī un pasargā. Tas kungs apgaismos savu vaigu pārtiem un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu svaru vaigu